šeit var uzskatāmi redzēt to, kā vajadzētu kādā virzienā domāt, kad sastādā preču un pakalpojumu sarakstu, kur mēs tātad aptveram to, ko mēs darām šobrīd un ko paredzēts darīt nākotnē. Nereti tiek pieļauta kļūda, ka pieteicēji ietver, piemēram, pakalpojumu, reklāmu vai rēķinu izrakstīšanas pakalpojumu, lai gan tās ir vairāk iekšējās darbības, ko viņi veic, lai vispār nodrošinātu kaut kādu saimniecisko darbību. Pieņemsim, ja tiek izrakstīti rēķini, lai varētu šo preci pārdot, tas nav pakalpojums, ko jūs sniedzat. Tad visu, ko jūs sniedzat trešajām personām, ir jāietver preču sarakstā. Savukārt reklāmas pakalpojumi, ja jūs nepiedāvājat kādam citam reklāmas pakalpojumus, tie nav jāietver preču un pakalpojumu sarakstā. Tad pārējot tālāk pie būtības, bieži uzdots jautājums, kā var zināt, ka manā preču zīme tiks reģistrēta, vai arī jau pēc atteikuma cilvēki un pieteicēji mēdz būt neizpratnē, ka šāda iespējamība vispār pastāv, ka viņu preču zīmes reģistrācija var tikt atteikta. Un tāpēc ir svarīgi pirms pieteikuma iesniegšanas apskatīt, kādi varētu būt šie atteikuma pamati. Protams, nav obligāti jāstudē preču zīmu likums, var arī šaubu gadījumā tiešām piezvanīt mūsu preču zīmu ekspertiem un pajautāt. Un mēs varētu tādu pirmšķietamu novērtējumu sniegt, vai tad šī zīme visticamāk tiktu reģistrēta vai visticamāk netiktu reģistrēta. Protams, nesniedzot nekādas garantijas, jo ir jāveic arī atsevišķi ekspertīze, kuras gaitā tomēr var atklāties kādas nianses, kuru dēļ preču zīmes reģistrācija nav iespējama. Bet visbiežāk tie atteikuma pamati ir, ka preču zīme ir bez atšķirtspējas un aprakstoša. Un otra iespēja, ja pirms izvēles zvanīt ekspertam vai ir vēlme arī pašam izpētīt, tad var apskatīt arī atteikto preču zīmu datu bāzi, ko es pēc brīža arī nodemonstrēšu, un kādu informāciju mēs varam tur iegūt. Un tad par dizaina paraugiem, tiem, kam interesē dizaina paraugu pieteikuma sagatavošana, tad pats galvenais dizaina paraugu pieteikumā ir attēli, jo tas nosaka visu aizsardzības apmēru. Nekam citiem, piemēram, aprakstam vai klasifikācijas klasē nav nekādas nozīmes, ja mēs runājam tiešām par aizsardzības apmēru. Tāpēc ļoti svarīgi šos attēlus sagatavot kvalitatīvus. Citādāk var saņemt pieprasījumu, kur tad patentu valdes eksperts lūgs iesniegt tomēr labākas kvalitātes attēlus. Šie ir daži no piemēriem, kur šie attēli varbūt nav tik veiksmīgi. Piemēram, pirmajā ir tāds nesaprotams rakurs, ja runa ir par trešo krēsla attēlu. Tāpat arī nedrīkst iekļaut nekādas tehniskas atzīmes. Šeit, protams, ir ļoti vienkāršots piemērs, bet nereti tiek iesniegti rasējumi, kur patiesībā nemaz nav skaidrs, uz ko tad attiektos aizsardzība. Un trešajā attēlā var redzēt, ka apgaismojums ir visnotaļ neveiksmīgs, un tad var pat krēsla atvēltne varbūt ir, varbūt nav, ļoti divdomīgi uztveram. Tāpēc, nevar būt tehniskas atzīmes, rasējumi, nesaprotami rakursi, varbūt slikts apgaismojums, no tā būtu jāizvairās. Tāpat arī dažādi lieki elementi, uz ko neatiecas aizsardzība, kafijas krūze vai jebkādi citi priekšmeti, pildspalvas, varbūt kaķi fonā, tad tos nevajadzētu ietvert. Bet tas viennozīmīgi nenozīmē to, ka būtu nepieciešams profesionāls fotogrāfs studijā, lai šo dizaina paraugu attēlus pareizi uzņemtu. Tiešām nepieciešams vienkārši kontrastējošs fons, ko es to arī parādīšu, kā labie piemēri. Kontrastējošs fons, pietiekami labi kvalitāte, lai mēs varētu noteikt tās dizaina īpatnības, visa krāsa, forma, tekstūras un citas īpašības, kas tad būs aizsargātas. Tas ir galvenais par dizaina parauga attēliem. Tagad es vēlētos pastāstīt, pievērsties preču zīmju un dizaina paraugu datubāzēm, bet pirms es sāku varbūt mazliet ievads, kāds mērķis ir rādīt šīs datubāzes. Tas ir
tāds tīri, lai saprastu, kā preču zīmju datubāzes darbojas, kādi ir šie kritēriji, pēc kuriem var meklēt. Tas ir tāds ievadu kurs vai ievadu pamācība darbā ar datubāzēm. Un šeit es esmu sagatavojis tātad tā. Mēs nonākam pie datubāzēm. Pirmā ir atteikto preču zīmju datubāze. Šo es vēlējos parādīt, varbūt, lai saprastu, kādas preču zīmes mēdz patentu valdē atteikt. Un šeit tātad var meklēt jau pēc konkrētas preču zīmes vai pieteikuma numuri un citi, bet visvienkāršākais būtu, piemēram, meklēt pēc lēmuma pamatojuma. Un, kā es minēju, visizplatītākais ir, ka zīme ir aprakstoša un automātiski arī bez atšķirtspējas. Mēs varētu izvēlēties aprakstošās. Un es ieteiktu arī meklēt nesenākus lēmumus. Nu, piemēram, varētu apskatīties, kādas zīmes tika atteiktas. Tātad apskatīties, kādas zīmes tika atteiktas 2014. gadā, kur lēmuma pamatojums ir, ka zīme ir bijusi aprakstoša. Mums ir 18 preču zīmes, un šeit var aplūkot. Tātad kādas klases, tas būs kādām precēm vai pakalpojumiem zīme ir tikusi pieteikta, un šeit ir šie apzīmējumi. Un var noprast, kas ir aprakstoši, proti tādi vārdi vai kopumā veidot apzīmējumi, kas var būt nepieciešami jebkuram citam saimnieciskās darbības veicējiem uz tām precēm un pakalpojumiem, lai raksturot arī savas preces un pakalpojumus. Piemēram, tad vēl var apskatīties vēl kādus nesenākus 23. gadā, piemēram, Oliva Omega, un apskatīt sīkāku informāciju par šo preču zīmi, kad tā ir pieteikta, ka preču zīmes veids ir vārdiski, tātad bez figurāliem elementiem, un kādas preces un pakalpojumi. Tātad tika atzīts, ka Oliva Omega ir aprakstoša uz 5. klases precēm uzturu bagātinātājiem. Un šeit ir pieejami visi atteikuma pamati. Visbiežāk, visbiežāk tomēr, vērtīgāk būtu apskatīt tiem, kam nav atšķirtspējumi, kas ir aprakstoši, pārējie tiek retāk piemēroti, bet interesantiem noteikti būtu arī vērtīgi apskatīt arī citus atteikuma pamatus. Tas ir par atteiktām preču zīmēm. Tad vajadzētu arī apskatīt tās zīmes, kas jau ir tikušas reģistrētas. Un tātad šī ir datubāzes daļa, kur var atrast pilnīgi visas preču zīmes, bet mums interesētu tātad tās zīmes, kas ir reģistrētas. Es izdomājusi savu preču zīmi, un ir gan vārdisku preču zīme, gan figurāla preču zīme. Parasti, ja ir figurāla preču zīme, tad tajā ietvertos vārdiskos elementus var aizsargāt arī atsevišķi kā vārdisku preču zīmi, jo figurālas preču zīmes tiek aizsargātas vien tā, kā tās ir pieteiktas, tātad kopumā. Un manām šīm divām preču zīmēm es viņu izmantoju saistībā ar finanšu pakalpojumiem, apdrošināšanas pakalpojumiem, nekustamo īpašumu darījumiem, un tāpat arī nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, uzturēšanu kārtībā. Līdz ar to man interesē, kādas preču zīmes jau ir reģistrētas uz 38. un 37. klases pakalpojumiem, kas varētu ietvert redzamos elementus, gan vārdiskos, gan arī aktuāli var būt figurālie elementi. Un tātad šeit var meklēt pēc būtiskiem elementiem, kas būs vārdiskajā daļā. Tātad mēs redzējām, bija alma, var ietvert šo. Var meklēt arī pēc pieteicēja un īpašnieka, bet tas varētu būt interesanti tad, ja jau ir zināms kāds konkurents vai interesē patiesībā jebkura cita uzņēmuma, kādas preču zīmes viņiem ir reģistrētas. Tad mums ir svarīgs, tātad šeit ir paplašinātā meklēšana parādu. Mums ir svarīgas tās zīmes, kas ir reģistrētas, un status būs
zīme reģistrēta. Un tad var norādīt arī Nīcas klasifikācijas klasi. Bet šeit jābūt uzmanīgiem, jo principā tas meklējums nenodrošina to, ka tas nebūs garantīja, ka neiesniegs iebildumu vai to, ka iesniegs iebildumu, pat ja būs līdzīgas preču zīmes. Tāpēc, ja sākumā šie rezultāti ir maz, tad var šo Nīcas klasifikāciju šeit neietvert uzreiz, jo tas ierobežos rezultātus. Tā, cerams, ka šobrīd meklē. Kamēr meklē, šie pārējie kritēriji ir diezgan specifiski, tāpēc, domāju, svarīgāk būtu sākumā tiešām meklēt pēc vārdiskās daļas un, lai ierobežotu tos rezultātus tiem, kas ir aktuāli, izvēlēties, ka zīme ir reģistrēta. Un tāpat vajadzētu arī saprast, kuri ir tie centrālie elementi, jo, ja atminaties, tad preču zīmes vārdiskā daļa bija ALMA, Innovative Solutions, bet Innovative Solutions ir tāds aprakstošs vārdu savienojums preču zīmju jomā, ka tas uz to patiesībā tā aizsardzība varētu neattiekties, ja viņš būtu pieteikts vienkārši Innovative Solutions, mēs visticamāk šādu apzīmējumu atteiktu. Tā mazliet nesadarbojas. Kur atradu. Tātad šeit mēs varam redzēt pēc izvēlētajiem kritērijiem atbilst tātad vairākas zīmes, 22 preču zīmes, ietver arī tādas, kur ir ietverta vienkārši šī vārdiskā daļa Walmarka, bet, tur ir Alma pa vidu, bet, kritiski tā objektīvi izvērtējot, jo var saprast, ka patiesībā mums vairāk interesētu šīs zīmes, kas ir Alma, un tad cenšoties saprast, vai šeit varētu būt kāda konflikta situācija, var apskatīties šajā punktā, uz kādām precēm vai pakalpojumiem konkrētā zīme ir reģistrēta. Šeit tātad figurāla zīme un reģistrēta ir uz piena produktiem. Tad šeit jādomā, visticamāk konflikts ar kādu, kurš sniedz finanšu pakalpojumus vai darījumus ar nekustamiem īpašumiem, visticamāk šeit konfliktam varētu nebūt pamata. Šeit ir arī vārdiska zīme, kas nevēlas sadarboties, bet šeit var apskatīt. Tad šeit visticamāk uztraukumam varētu nebūt pamata, bet šeit tātad tiek aptverts tikai tās zīmes, kas ir reģistrētas vien patentu valdē, proti spēkā ir vien Latvijā, bet tas nenozīmē, ka tā ir vienīgā datu bāze, kura būtu jāaplūko, tāpēc ka preču zīmes, kas spēkā ir arī Latvijas teritorijā, var pieteikt reģistrācijai arī Eiropas Savienības intelektuāla īpašumā birojā, un tur reģistrētās preču zīmes ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tā skaitā arī Latvijā, tāpēc ir būtiski apskatīt arī to, kādas zīmes ir reģistrētas arī Eiropas Savienības līmenī. Šeit ir tāda laba funkcija, kas nav mūsu nacionālo datubāzē, meklēšana pēc attēla. Šo var, protams, uz šo arī vajadzētu 100% paļauties. Es tomēr ieteiktu arī veikt meklēšanu pēc vārdiskiem elementiem, konkrēti norādot tos, bet mēs varam eksperimenta nolūkiem pamēģināt mūsu figurālo preču zīmi, sameklēt. Un šeit vienā datubāzē var meklēt reizē gan preču zīmes, gan dizaina paraugus. Par dizaina paraugiem es vēlāk pieskaršos. Šeit ir tātad mums interesē preču zīmes, un šeit ir arī opcija, diezgan lēni darbojas, bet ir opcija noreducēt uz kādu konkrētu daļu, varbūt tieši šo meklēšanu pēc attēlu var izmantot tad, kad interesē kāds figurālais elements. Vai arī tad, ja zīme ir
bez vārdiskiem elementiem, un tajā ir tikai figurāls kāds elements. Tad var meklēt šādi, bet šādā veidā meklējot, tiks atgrieztas pilnīgi visas preču zīmes, gan tās, kas ir spēkā esošas, gan kas vairs nav spēkā esošas, un šeit patiesībā ir 15,000, gan arī 16,000 rezultāti, ko nav objektīvi iespējams, nav arī vajadzīgs izskatīt. Tāpēc, atgriežoties sākumu lapu, būtu labi izmantot arī paplašināto meklēšanu. Šeit jau es esmu ievadījusi, tātad mums interesē preču zīmes nosaukums, ka tas ir vai ietver. Šoreiz izvēlēsimies, ka tas ir alma. Šis centrālais elements mums ir svarīgi, ka zīme ir reģistrēta un var ietvert arī Nīcas klasifikācijas klases. Šobrīd noņemsim. Bet pie reizes var ietvert arī šajā brīdī pie paplašinātās meklēšanas šo attēlu, bet varētu apskatīties, cik šeit rezultātu. 26 rezultāti. 26 rezultātus būtu iespējams, tad vieglāk ir apskatīt katru un novērtēt, gan uz kādām precēm un pakalpojumiem ir reģistrētas, kā arī pašu šos apzīmējumus, vai tas ir vārdiskas zīmes, vai tur ir kādi figurāli elementi. Un tad šeit vajadzētu izvēlēties arī, tad šeit var redzēt, ka preču zīmes status un Eiropas Savienības preču zīmes, bet ir arī tad starptautiskie attiecinājumi uz Eiropas Savienību. Un šīs tātad ir starptautiski, tātad Madrides sistēma, starptautiskās reģistrācijas sistēma. Pievērsīšos arī šai atsevišķai datubāzei Madrides sistēmai, bet Eiropas Savienības intelektuāla īpašuma biroja datubāze arī atļauj šeit, iekš viņu pašu datubāzes meklēt arī šos attiecinājumus uz Eiropas Savienību, ko var tātad apskatīt. Un es jau pieminēju Madrides sistēmu, un Madrid Monitor ir tā datubāze, kur ir pieejama informācija par preču zīmēm, kas ir reģistrētas caur Madrides sistēmu. Tātad parasti šī sistēma darbojas tā, ka nacionāli, piemēram, patentu valdē ir reģistrēta preču zīme, tā ir spēkā tikai patentu valdē, bet šis uzņēmējs vēlas savu darbību paplašināt, vai viņš jau darbojas, piemēram, ASV, Ķīnā, Kanādā, Japānā varbūt, tad viņam ir iespēja ar patentu valdes starpniecību, pamatojoties uz šo nacionālo pieteikumu, savu preču zīmi pieteikt reģistrācijā arī šajās citās valstīs, piemēram, ASV un Kanādā. Tas ir izdarāms ar vienu pieteikumu, samaksājot noteiktu maksu. Tas ir vienkāršāk izdarāms nekā vērsties pie katras valsts intelektuālā īpašuma birojā ar atsevišķu pieteikumu, kas arī ticamāk pieprasīs īpašu pārstāvi, jo parasti ārzemnieki nevar tieši iesniegt pieteikumus bez pārstāvju starpniecības šādās iestādēs. Tāpēc tā ir Madrides sistēma, un mums tātad arī ir jāpārbauda, pirms piesakot savu preču zīmi, jāpārbauda, varbūt kādi citi ir attiecinājuši savu reģistrāciju uz Latvijas teritoriju, izmantojot šo starptautisko sistēmu. Šeit tātad ir šī vienkāršā meklēšana, ir arī meklēšana pēc attēla, bet šeit mums, protams, būs ļoti daudz rezultātu, un mums vajadzētu noreducēt uz to, kas ir aktuāls. Šeit mēs atkal varam ievadīt mūsu elementu, un šeit ir svarīgi izvēlēties designation, kas ir tas attiecinājums, uz kuru valsti un teritoriju tad zīme ir attiecināta. Mēs izvēlamies šajā gadījumā Latviju. Šeit ir vēl pieejami ļoti daudz citi kritēriji, šeit jau minētā Nīcas klasifikācija. Aizmirst pieminēt par Vīnas klasifikāciju, tā
tiek izmantota tad, kad tiek klasificēti figurālie elementi, pēc kā var meklēt šos grafiskos elementus, bet šeit varētu nebūt pārāk daudz preču zīmju, tad mēs vienkārši varam apskatīt visas. Šeit uzreiz arī ir gan tās, kas vairs nav spēkā, gan spēkā esošās, izvēlēsimies spēkā esošās. Un mēs varam redzēt, šeit ir divas vārdiskas zīmes un figurālas zīmes, kas ir spēkā Latvijā. Un šeit var arī apskatīt, piemēram, to, kas ir zīmes īpašnieks, ka tā zīme ir reģistrēta. Šeit ir ļoti daudz informācijas, bet ir arī informācija par to, uz kādām precēm zīme ir reģistrēta, un arī kādās citās valstīs viņa ir reģistrēta vai atteikta. Tā ir principā informācija, kas būtu jāiegūst un jāievāc pirms tiek pieteikts šis pieteikums. Un tad tas būtu viss par preču zīmēm. Es domāju, jautājums varētu pēc prezentācijas, jo es vēl vēlos parādīt arī par dizaina paraugu. Un pārējot pie dizaina paraugiem, parādīšu šādu divu dizaina paraugu meklējumus. Mirkli. Viens būs šķīvis, otrs būs krāsls. Tad dizaina paraugiem vislabāk ir, ja ir iespēja meklēt pēc attēla, bet, kā jau es minēju, mūsu nacionālā datubāzē šādas iespējas nav. Tāpēc šeit vajadzētu padomāt par izstrādājumu nosaukumu. Tas ir vienkārši, kas raksturo pašu izstrādājumu. Šeit tātad vienkārši šķīvis un krēslas. Un tad ir arī Locarno klasifikācija, kur tātad dažādi izstrādājumi tiek ietverti. Dizaina paraugiem arī ir līdzīgs princips. Tātad, sāksim ar patentu valdes datubāzi. Līdzīgs princips vajadzētu pārbaudīt 3 datubāzēs. Tātad šeit būs patentu valsts datubāzē būs tie dizaina paraugi, kas ir reģistrēti, pieteikti Latvijā. Tad būs Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja datubāze, kur ir Eiropas Savienībā reģistrētie pieteiktie dizaina paraugi, un ir arī starptautiskā reģistrācijas sistēma, Hāgas sistēma, kur tad starptautiski līdzīgā veidā kā preču zīmēm var attiecināt reģistrāciju uz citām pasaules valstīm. Šeit tātad var meklēt pēc izstrādājuma nosaukuma. Mēs varētu sākt ar šķīvi un paskatīties, kādi izstrādājumi, ja tādi ir nodāvēti par šķīviem, un šeit arī mums interesētu informācija par dizaina paraugiem, kas ir reģistrēti un spēkā esoši. Tādu nav daudz, un šeit var arī pēc tam sīkāk apskatīt attēlus, kādi tad ir šie šķīvi, kad tie ir tikuši reģistrēti. Šeit ir arī Locarno klasifikācijas klase, tad visiem šķīviem būs viena tāda. To arī piešķir patentu valde parasti nosaka, kurā klasē ietilpst dizaina paraugu skaits. Šeit var tātad apskatīt un salīdzināt ar objektu, ko vēlaties pieteikt. Un šis otrs, piemēram, jā, tātad savā ziņā tas ir mīnus, ka nevar meklēt pēc attēla, kas būtu droši vien krietni vieglāk. Var arī meklēt, kā jau minēju, pēc Locarno klasifikācijas klases. Šeit vēl parādās vēl citi. Bet dizaina paraugi netiek pārāk bieži reģistrēts. To skaits ir krietni mazāks par preču zīmju skaitu, tāpēc nereti būs pietiekami arī bez vizuālas attēlu meklēšanas šādā veidā, atrodot vai pēc Locarno klasifikācijas klases, jo šeit arī ir norāde
uz klasi un apakšklasēm, kur tad var atrast un tad izvērtēt, kurš būtu atbilstošākais. Tas būtu par mūsu nacionālo datu bāzi. Es esmu aizsvērusi. Tad mēs varētu pievērsties Eiropas Savienībā reģistrētiem dizaina paraugiem. Un šeit tātad izvēlēsimies pirmo dizaina paraugu. Un piedāvājot opciju, ko mēs vēlamies meklēt, šoreiz meklēsim tikai dizaina paraugus. Tomēr paliek viss attēls un var meklēt uzreiz šādi. Bet šeit arī ir tā iespēja, ka mums ir gandrīz 15,000 rezultātu, kuriem iet cauri nav pārāk ērti. Tad mēs atkal varam atgriezties pie paplašinātās meklēšanas, izvēlēties, ka mums interesē dizaina paraugi. Šeit arī var ietvert attēlu un, piemēram, statusu. Tad tos, kas ir reģistrēti un publicēti, pēc ka tie dizaina paraugi, kas nav publicēti, to attēlus jūs neredzēsiet. Tas pats ir arī nacionālajā datubāzē, kamēr dizaina paraugs nav reģistrēts, publicēts, tas nav pieejams apskatēji datubāzēs, jo dizaina paraugs nedrīkst tikt izpausts pirms tā reģistrācijas. Ko līdz tas ir reģistrēts un publicēts, tas skaitās izpausts. Tā mēs varam šeit pievienot attiecīgo attēlu atkārtoti, izvēlēties to, ka viņš ir reģistrēts un publicēts. Cerams, ka atradīs korekti. Šeit ir mazliet mazāk rezultātu, bet šeit var nebūt arī šķīvi, un šie varbūt arī kaut kādi citi objekti, tāpēc var vēl mēģināt noreducēt tomēr to. Šeit ir arī filtri pieejami, ko uzreiz to var izdarīt, bet pēc tā attēla tomēr ir atpazīts, kas šis ir par objektu. Šeit ir tie, kas atbilst attiecīgai Locarno klasifikācijai, kas ir par traukiem. Un tad, principā, var šādā veidā ir vieglāk pārskatīt. Tā interesanti, kamdēļ viņš rāda reģistrēti, publicēti. Šeit ir arī glāzes, un tad es iesaku tiešām apskatīties ar to, kas šeit ir pieejams, un kombinēt tomēr šos dažādos meklēšanas kritērijus, lai tomēr iegūtu tādu visaptvarošu skatu uz to, kas ir ticis reģistrēts vai to, kas ir spēkā esošs. Mēs varētu pamēģināt vēl vienu tieši ar šo otru dizaina paraugu, kas bija krēsls. Un dizaina paraugiem šeit jāpiemina tas, ka, ja salīdzināt tos ar preču zīmēm, tad
ja to salīdzināja prečuzīmes reģistrācijas procedūru salīdzina ar dizaina paraugu reģistrācijas procedūru, tad dizaina paraugiem mēs izvērtējam tikai formālās prasības un principā attēlu kvalitāti, bet mēs neizvērtējam, nesalīdzinām ne tos ar agrāk reģistrētiem dizaina paraugiem. Tāpat vienīgais atteikuma pamats, tātad mēs varam atteikt dizaina parauga reģistrāciju vien tad, ja tas nav dizaina paraugs, tas ir kaut kas cits, vai arī tad, ja dizaina paraugs ir amorāls, ja tur ir kādi amorāli elementi ietverti vai pretrunā ar sabiedrisko kārtību. Tāpēc šeit būtu īpaši svarīgi iziet cauri datubāzē un saprast, vai dizaina paraugam piemīt individuālais raksturs, un tad arī tomēr saprast arī to, vai dizaina paraugs nav ticis izpausts. Dizaina parauga izpaušana nozīmē to, ka 12 mēnešus pirms reģistrācijas pieteikuma datuma, kas parasti ir tas pieteikuma iesniegšanas datums, dizaina paraugs nedrīkst būt izpausts. Ja tas ir izpausts sabiedrībai, tad var būt situācijas, ka pat ja jūs reģistrējat, mēs nepārbaudam patentu valdē, vai jūs esat izpauduši vai nē, bet ja kāds konkurents tomēr ir lietas kursā, ka tas dizaina paraugs ir ticis izpausts, piemēram, pirmo reizi izpausts, piemēram, 2 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas, tad var būt situācijas, kur viņš savācot attiecīgos pierādījumus, var tātad vērsties, piemēram, apelācijas padomē, un jūs zaudējat tiesības šo savu dizaina paraugu. Šeit tātad līdzīgs princips ir ar attēlu meklēšanu, kā tiek atpazīts, tomēr, kas tas ir par objektu un ka tas ir krēsls. Un šādā veidā var tātad atkal noreducēt šos meklēšanas rezultātus uz jau aktuālo. Un tad, varbūt ilgāk neuzskavējoties pie Eiropas Savienībā reģistrētiem dizaina paraugiem, vēl pēdējais, kur nepieciešams veikt meklējumu, ir tātad Hāgas sistēmas datubāzē. Tātad šie dizaina paraugi, kas tikuši reģistrēti izmantojot Hāgas sistēmu un attiecināta reģistrācija ir uz Latviju. Un šeit arī nav pieejama meklēšana pēc attēla, kā tas tomēr bija Madrides sistēmas prečuzīmu datubāzē, tur šāda iespēja bija, bet šeit nav. Bet mēs varam piemērot tos pašus kritērijus, ko nacionālā patentu valdes datubāzē un meklēt vai nu pēc izstrādājuma nosaukuma, vai no labākajā būtu pēc lokāno klases. Tātad 0701. Un šeit izvēlēties varbūt drīzāk to. Tātad tie būs šķīvi, un tad jāizvēlās arī līdzīgi kā Madrides sistēmā ir attiecinātā valsts, tā būs Latvija. Un šeit ir tikai viens. Labi, pamēģināsim, piemēram, tās noņemšu šo kritēriju. Mums bija arī otrs, kas bija krēsls, tas bija tā. Šeit uzreiz tiek piedāvāti. Un šeit ir vairāk dizaina paraugu, un tie tātad ir attiecināti uz Latviju, ko var arī aplūkot sīkāk. Šim ir beidzies reģistrācijas termiņš, šeit ir jāizvēlās arī. Šeit ir viens patiesībā tikai, un kam viņš pieder, bet šie apraksti ir vienkārši informatīvi, un mums ir jāskatās vien uz attēliem. Šeit tad ir pilnībā aplūkojams dizaina paraugs. Kā jau minēju, dizaina paraugu pieteikumi ir krietni mazāk kopumā, ne tikai Latvijā, bet arī citur, bet šeit varbūt nereti patiesībā neko arī nevarēs atrast, ja izstrādājums vai dizaina paraugs ir pietiekami specifisks, tad šie ir tādi šķīvis un grēslis, tomēr tad varbūt plašāk
sastopami un varbūt tādi objekti, uz ko visticamāk varētu attiekties un visbiežāk varētu attiekties dizaina parauga reģistrācija, bet to arī ir visnotaļ maz.